Sveicināti, sveicināti, mīļie draugi. Nu ko, atklājam jauno gadu, kaut gan trešais jau ir, ar bezgala gardo. Šim fermentam nosaukums ir ogu paradīze. Visas vasaras meža odziņas, kas dārzā auga. Zemes tur nav. Vajag tāds upens, erkšķogas, jāņogas un tā tālāk. Gards bez gala. Ik pa laikam pamalkošu. Un, protams, apsolītais video par to, vai dzerot enzīmus, ir kaut kādi blakus efekti. Nevēlami. Par pozitīvajiem droši vien, kad jau esat spoža saulīte, kā saka, ziemas spelgonis, bet vismaz ar sauli, un par to ir jāpriecājās. Tagad vismaz dzīvokļos riktīgi kurina vismaz pie mums. Un tad tu iepiemsim šī istaba, man arī ir vissiltākā, un te spīd šī saula, un ir kaifs. Ir gaiši, ir silti un viss kārtībā. Ja negribas iet ārā šādā augstumā, nevajag iet. Es ar sevi, kā saka, speciāli nemotivēju, lai vienkārši ietu atsaldēt visu, ko var atsaldēt. Jā, nu lūk, bet atgriežoties pie tātad šīs tēmas, vai ir kaut kādi nepatīkami blakus efekti, nu tad šodien arī mēs par to parunāsim. Pirmais, ļoti daudz nevēlamu blakus efektu vispār, ja godīgi nav, tāpēc, ka, atceramies, tās ir tīras, fermentētas dabas vielas, ja? Tā nav ķīmija. Ķiploks, ja, mango, melene, ja mēs tā loģiski padomājam, kādi blakus efekti. Ja? Blakus efekti vispār rodās tad, kad cilvēkam jau organismā ir hroniskas kaitas un vienkārši šīs dabas vielas kaut ko uzceļ uz augšu. Ja, līdz tam es nonākšu. Pirmais, protams, kas man ir pieminēts, tikai es, protams, te nezinu, vai tas visiem būs kā mīnus vai kā plus, bet tātad ir šī sākotnējā reipšanas sajūta. It īpaši, ja fermentē plasmasas pudelēs, jo tur veidojās nepareizie spirti. Vispār šīs ir spirta baktērijas, nonākot tātad kuņģzarnu traktā, sākot strādāt ar šo patogēno vidi, viņas čurā spirtu virsū tātad patogēnijai videi. Un cilvēkām uz 20-30 minūtēm var būt šis reipšanas stāvoklis, kamēr notiek šis process tur. No tā nevajag baidīties, un to nevajag salīdzināt ar alkohola reibumu, tāpēc, ka pēc alkohola dzeršanas ir ļoti daudz nepatīkamu simptomu. Šis reipšanas stāvoklis vienkārši pats no sevis pāriet, neatstājot nekādas sekas. To jūs ļoti ātri sapratīsiet. Vienīgais, es nezinu, kā būtu, ja pieņemsim no plasmasas pudeli kaut kādu 1,5 litru izdzertu, kur jau tomēr būtu kaut kāds arī grāds klāt, jo šeit, cik mēs esam mērījuši, ir tāpat kā kefīram. Tāpat kā kefīram. Vai kāds ir mēģinājis 10 litrus izdzert kefīru un apreipt, nezinu. Bet varbūt tad arī būtu līdzīgs sajūts kā no alkohola, es nezinu. Es neesmu mēģinājusi. Es tikai zinu to, ka no plasmas pudelēm noteikti man šis reibums ļoti nepatika, un tur jau es jūtu, ka dažkārt ir tīpaši, tāpēc es nekad netaisīju, kad plasmas pudelēs fermentēju no ogām, kaut kādām vīnogām, zemenēm, jo tie paši par sevi ir tādi ļoti rūkstoši produkti. No tvertnes No tvertnes nekad tā nav. Vienīgais, ja uztaisam kaut kādu ļoti jaudīgu, pieņemsim krustnagliņa gailene vai ļoti stiprs ķiploks, tad arī, un ja šiem fermentiem ir ko darīt, tad arī man var no tādiem stiprākiem fermentiem vēl būt šis reipšanas stāvoklis, bet tas ir ļoti reti. Un šis reipšanas stāvoklis noteikti būs tikai sākotnēji, kamēr cilvēkam ir ko darīt šiem mazajiem, jaukajiem radījumiem, enzīmiņiem, ja, un kad paies kaut kāds laiks, regulāri dzerot enzīmus, tas reipšanas stāvoklis mazināsies. Un dažkārt cilvēks saka, jā, bet es jau pie viņa pieradu. Man patika, ka uz 20 minūtēm bija tāds
viegls reibonīts, jā, kāpēc viņi vairs nav, tāpēc, ka mikrobioms sāk mainīties, jā. Un tā ir laba zīme vispār. Kas var būt vēl? Tad man ir, jā, vēdera pūšanās. Vēdera pūšanās var būt pat diezgan traucējoši, es teiktu, sākumā. Tāpēc ir iesakāms, protams, dzert šo ķiploku fermentu. Sākotnēji, lai mikrobioms ātrāk nomainītos, vienmēr liekam klāt, ja neesam gājuši antiparazitārās programmas, es ieteiktu likt klāt vēl kādu programmu, ja ir vajadzīga palīdzība papildus komponētus, tātad šīs programmas es arī varu palīdzēt, darbojos arī ar dabas vielām. Ja ir pieejams 100% ķiploks, tas ir jaudīgs un ja vēl varam kādu gaileņu pulveri paņemt klāt, ja ir vasara vispār gailenes svaigas ēst, bet tad, kad mēs nopietni pieķeramies šai mikrobiomu nomaiņai, tad arī nopietni pieejam tai no visām pusēm. Jā, bet no vēdera pūšanās mēs diez vai izbēgsim, jo arī skābētus kāpostus arī iesaka, tātad lietotie arī mūsu tie klasiskie fermentētie brīnumi, jā, latviešu. Un ne par velti arī viņu sulu var tikai pa ēdam karotītei iesākt, jā. Ja izdzersiet veselu, nesagatavoti, veselu to ir rimījumi, kur pārdodās skābu kāpo sulu vai paši taisat, un ja organisms tikko ir to sācis, tad tas ir ritīgi ātrs, kā aizdabūsiet. Tā kā ar fermentiem tā ir ļoti reti. Cilvēkiem ātrs kājas no fermentu lietošanas tikai tad, ja cilvēks vispār nav attīrījies. Bet līdz enzīmiem parasti jau tiek advancēti cilvēki, kas ir jau gājuši šīs antiparazitārās programmas vai pat ne programmas, viņi vienkārši ir jau piedomājuši pie šīs attīrīšanās. Tie, kas nekad to nav darījuši, jā, no ķiploku fermenta varētu būt arī, ka var aiziet uz toaleti ātrāk. Ātrāk nekā gribētos. Bet manā par šo pusotru gadu viens cilvēks tikai tāds ir bijis, arī iedzerot ķiploku fermentu, un tad, kad es viņam pajautāju, vai viņš ir kaut ko gājis no dabas vielām, vai kaut ko dzēris, kaut to pašu krūkli vai vērmeli, tad nekas netika darīts, un tur cilvēks bija uz ķīmijas. Jā, tad enzīmi, protams, viņi dara savu darbu un veicina šo vēdera izēju. Tā parasti cilvēkiem vienkārši šī vēdera izēja kļūst regulārāk un patīkamāka, nevis, jo paši fermenti, tad ir jātaisa atkal kaut kāds specifiskais ferments, speciāli vēderu raisinošais, jā, tur žāvēts plūms ar bieti, jā, jo mēs katram fermentam varam piešķirt šo terapeitisko nozīmi, un tad jau arī mēs varam runāt par citiem blakus efektiem, ja, protams, no mušmiras. Mušmira ir mušmira, ja, un viņai, ja viņu padaudz iedzer, arī var būt gan galvas sāpes, gan trauksme, nemiers, bezmiegs tieši otrādāk. Viss tas, ko mušmira labu dod, ja viņa ir par daudz, viss pagriežās pretējā efektā. Tā kā, bet tur īsti es nevainotu enzīmus, bet gan to pašu cilvēkā bezatbildību, es tā teiktu, jā. Tā kā ķiploku arī sākotnēji nevajag 100% dzert visu pudeli, jā, vai Lionsmane ježoviks, ja es esmu savu eksperimentējis, es esmu izdzērusi veselu pudeli. Nav forša sajūta, nevajag dzert šos terapeitus, es vienkārši pārbaudīju, lai jums pēc tam pateiktu. Ir vaina, ja, nevis vaina, bet vai kaut kas mainās, ja izdzer pudelī gailena krustnagliņu, to es arī izdarīju, arī kas sākās? Sākās svīšana un galvas sāpes man, jo krustnagliņa plus gailenes ir ļoti spēcīgs antiparazitārais līdzeklis, un viņu arī tātad vajag dozēti dzert. Tātad mēs nonākam pie secinājuma, ka jā, blakus efekti var būt, bet atkarīgs, kas fermentā ir iekšā un kam viņš sākotnē ir domāts. Pašam augļu fermentam, kas ir ļoti maigs, nebūs tādu blakus efektu. Bet sākotnēji tātad visiem ir reibšana, varbūt vēdera pūšanās, kamēr tātad šis mikrobioms mainās, kamēr tur visu, kā saka, griež riņķi un to patogēno vidi, kā saka, nīcina ārā, tad, protams, un kamēr organisms lēnām pārkārtojās zaļākai pārtikai arī, tāpēc nekad nesākam, es esmu vienmēr teiks, nesākam svaigēšanu, nesākam vegānismu vienkārši vienā dienā pakāpeniski, un fermenti jau ir tad, kad mēs fermentus sākam
Es nezinu, kāpēc man paliek gaišāks, tumšāks ik pa laikam. Jā, nesākam to vienā dienā. Nezinu, vai jūs to redzat, kaut kas man ar spilgtumu ir ļoti. Vismaz es sevi redzu ļoti spilgt, varbūt jānomaina mazliet. Jā, ļoti spilgt es sevi redzu. Nu labi. Cerams, ka viņš aizies vietā. Jā, ļoti spilgti. Varbūt man jāpazūd no kadra. Nezinu, kāpēc tik spilgti. Ārprāts. Jā, nu tagad varbūt viņš noies. Jā, negribas vienkārši pārtraukt video. Jā, nu ļoti spilgti. Tā jūs man neredzēsiet. Nu, vienmēr sakot, pie kā es paliku. Varbūt šitā jārunā ar jums. Šitā vismaz redzēsiet zem palodas, viņš nav tik spilgts. Jā. Izsit man no domas, paskatīšos, kas man bija vēl pierakstīts. Jā, tātad mainās arī ēšanas režīms. Mainās ēšanas režīms, kas sākotnēji var pat izraisīt tādu kā psiholoģisku diskomfortu, jo, ja tu esi pieradis ēst 5 reizes dienā, kā bija pieradusi es, lai arī veselīgi, bet man tad vienmēr vajadzēja šo uzkodu kādu veselīgo klāt, un jā, tev vienkārši no sākuma tu nevari pierast, ka tev gribās ēst mazāk. Un tas arī var būt tāds, jo es pat vienreiz pusgada sāku ēst speciāli vairāk, jo man bija tā kā, es domāju, nu kā tā, es neēdīšu, būs taisnība, kā viņi saka, ka tu nekritīsies svarā un tev būs enerģija vairāk, nu, psiholoģiskais faktors ieslēdzās. Un tad es speciāli sāku ēst 2 reizes dienā, bet ļoti ātri fermenti tāpatās nokārtoja to, ka visbiežākais tā ir 1 ēdiena reize. Un enerģijas palika vairāk, jo es esmu, gan, kā jau teicu arī iepriekš, gan biju uz attīrīšanās programmām, gan ievēroju veselīgu uzturu, bet enerģija viņa nebija tāda kā tagad uz enzīmiem, jo tu vari patiešām visu dienu neēst un justies enerģisks. Tā kā, jā, nav jābaidās par to, ka dzerot enzīmus, enerģija būs mazāk, tā noteikti nebūs. Jā, vēdera izeja. Vēdera izeja ir ļoti būtiska, jo, redzēt, attīrīšanās simptomi vispār var būt dažādākie. Un šeit noteikti kaut kādus konkrētus, pēc ka katram cilvēkam ir lielākas, ir mazākas veselības problēmas, vienam ir tādas, otram ir tādas. Vienīgais, jā, vai, ja ir kuņģa čūlas un gastrīti, tādās smagās formās, vai var dzert enzīmus? Jā, var dzert, bet vai nu pieejaucot klāt ekosodu, vai atjaucot ar ūdeni un dzerot nevis tukšā dušā, kā mēs varam droši enzīmus dzert tukšā dušā, tāpat ir labāk, bet dzert pēc ēšanas, jā, un tad lēnām, kā saka, radināt, un tad jau tas kuņģa zarnu trakts sakārtosies un vispār veikt, papildus regulāru attīrīšanos un arī domāt par, nu, to jau enzīmi sāka regulēt, bet, nu, tā ir pārtika, ko ēd cilvēki, ja ir gastrīti, kuņģa čūlas un nāk skābes uz augšu, jā, tad tur jādomā arī, protams, par to pašu saldus ūdeni arī var padzert 20 dienas, viņš arī to pH varbūt nedabīgi neutralizēs, ir, protams, arī ūdens ar zemes virsmas spraigumu, ir tik daudz īstenībā metodas, jā, bet, nu, tur ir tas skābes līmenis jāsamazina. Un atkal atrast cēloni, kas tieši šo skābes līmeni paaugstina. Bet ne par to, jā. Par vēdera izeju. Tie, kas ir enzīmos jau labu laiku, tad es arī pa laikam ieminos tātad par mūsu slaveno šēpē salīdzinājumā, ja, un nevajag no viņa baidīties. Vispār jau es ieteiktu arī sākot šo mikrobioma nomaiņu padomāt par klizmas veidiem, kāds jums ir vislabākais. Ļoti labi iedarbināt žultsceļus ir ar rīcineļas klizmu. Nu, viņa skaitās klizmu, viņa vienkārši izraisīs, kā saka, caureju.
izraisīs cauraju, bet viņi ir jādzer iekšīgi. Un tieši tāpat arī magnīja sulfāta. Un tad būtu ļoti labi, ja tajā dienā būtu, ja veids magnīja sulfāta klizmu, magnīs arī jādzer ir iekšēji, un tad tas process notiek. Man liekas, esmu filmējusi video īstenībā par šīm klizmām, esmu runājusi, var paritināt, ja nav slinkums. Veikt, lai nebūtu šie attīrīšanās simptomi tik, varbūt tik skarbi. Bet vispār jau es neesmu baigi saskārusies ar to, ka cilvēki baigi mocītos ar kaut kādiem baigiem simptomiem. Varbūt viņi ir īslaicīgi, vai arī viņi vienkārši uzceļ uz augšu to, paspilgtina tevī to, kas tev jau ir, īstenībā jau hroniskā veidā. Un no tā nevis vajag bēgt, bet turpināt sev tieši pievērst uzmanību tam un izdziedēt, kā saka, turpināt dzert enzīmus, tikai nenobīties no šiem simptomiem. Ļoti bieži cilvēki nobīstās, jebkur, tāpēc arī neveic klizmas un neveic to, tāpēc tas ir šausmīgi, tas ir tur nedabīgi, bet nevajag no tā baidīties. Tā kā vajag palīdzēt noteikti dzerot enzīmus, tāpēc es saku, vislabāk ir iet kompleksi. Ja nav veikta nekad antiparasitārā programma, labāk ir ņemt, ja nav ķiploku fermenta, tad vienkārši veikt kaut ko papildus, lai sev atvieglotu, ja tādi attīrīšanās simptomi ir. Manā gadījumā baigie attīrīšanās simptomi nebija, jo es jau labu laiku, tātad jau kaut kādus 2 gadus, tātad biju jau uz attīrīšanās programmām, dažādākajām dabas vielām, tāpēc priekš man organismu tas nebija tik skarbi. Bet man bija ļoti liela vēderpūšanās, jo es mazliet par strāvu, man vienkārši sāka gribēties ēst tikai salāti, un par maz bija eļļas, jo vienmēr vajag atcerēties, ja mēs esam uz ļoti daudz salātiem, lietojam ļoti daudz eļļu, lai žultī būtu vieglāk izdalīties, jo īstenībā, lai cik tas neizklausītos varbūt kaut kā skarbi, bet veģetārais uzturs var kuņu zarnu traktam būt par tā kā, nevis par asu, bet par, kā lai atrod to vārdu pareizo. Arī ne tik viegli var sagramoties, ja mēs ēdam tikai svaigs kālis, tur rutks, un kuņu zarnu traktam ar dažkārt ir, viņam vajag šo taukumu, ne tikai kuņu zarnu traktam, vispār ādai un matiem un nagiem. Tā kā pamēģināšu, varbūt tagad nebūs tik gaiši, es vienkārši piekusu kājas tupēt. Un tagad it kā būs normāli. Vai atkal viņš pāriet uz kaut kādu spilgto režīmu. Man te šodien būtu jāpadzer krāsains enzīms, un te viņš aizies vietā. Labi, mēs vienkārši piekustu tupēt. Tā kā tā, tas man liekas arī īsumā viss par šiem blakus efektiem. Paskatīšos, man liekas, ka visu apmēram es pateicu, tos galvenos es pateicu, kas varētu būt šie simptomi. Lūk, tā kā tā, mīļie draugi, cerams, nekaitināju jūs tā īslaicīgā šaize ar gaismu vēl projām, tagad laikam tikai normāli. Tā kā dzeram enzīmus, priecājamies par dzīvi, priecājamies par to, ka mums tiek dota šāda iespēja, jo visi tie, līdz kuriem ir nonākuši enzīmi, ir jau laimīgi cilvēki. Tāpēc, ka tad, kad tu vari būt brīvāks no pārtikas un ar vairāk enerģiju, tad tev pietiek vairāk laika, lai radītu citas lietas, un mēs visi esam radītāji, mēs visi esam ar zelta rokām un ar saviem talantiem. Un ja mēs mazāk pievēršam uzmanību šai pārtikai un mazāk ēdam, tad šīs brīnumainās rokas kopā ar sirsniņu spēja radīt citas brīnumainas lietas. Tā kā tā. Bučas jums, foršu dienu un uz nākamo saziņu.